Ja es pastaigātu riņķīt cilvēkiem un paprasītu, zinu, ko politiķi par tevi teikt, viņi teikt, ka tu ārkārtīgi daudz izsakies par viņiem, saki ļoti neglēmojošas lietas, bet tā ir, jā, un tu izsakies arī par izglītības sistēmu, par parlamentu un par ministriem, bet kāpēc tu piekriti kļūt par premjerministrs Laimdotas Straujums padomnieku, vai viņi tev aicināja, vai tu pats pieteicies, kāpēc bija šāds pēkšņš, manā izpratnē, pēkšņš notikums? Kāpēc? Es domāju, ka es pirms tam arī dažādiem ministriem es dažādas padomus devis. Varbūt, ka tas Straujums kundzes padomnieku postenis, ārštata padomnieku postenis, būsim precīzi. Varbūt, ka viņš bija kaut kā mazliet publiskāks, pa viņu vairāk presi uzrakstīja, bet kopumā man gribētos teikt, ka tā ir taisnība, ka mana dažāda veida piedalīšanās kaut kādos sabiedriskos procesos ir bijusi jau gadu garumā. Ja? Paprasīja, neatteica, kāpēc nē, kopumā. Straujums kundze ir cilvēcīga, ārkārtīgi jauka sieviete. Kas bija tie padomi, ko jūs Straujumai devāt? Neklausīja manos padomos, ko valdība jāsaka. Jā, tā ir, par šo mēs varam uztaisīt veselu raidījumu, ja tu gribi, viņš būs šausmīgi neglēmojošs. Ja? Jo kopumā par IT lietām, ja iet runa par tehnoloģiju lietām, es domāju, ka Latvija ir izdarījusi, sataisījusi visu mēslus, ko varētu sataisīt. Teiksim, visas lietas, kas ir taisītas, ir vēlns, traki greizes bijušas. Ja? Un tā ir tā lieta, ka IT pats par sevi ir tikai instruments. Tas ir skrūvgriezis, tas ir āmurs, tas ir rīks. Ja? Un kaut kāda projekta vai reģistra vai vēl kaut kā sakārtošanā 90% ir normatīvā bāze, tas ir likumi un noteikumi, un tikai 10% ir tas IT. Ja? Un Latvija hroniski sastājās rindā iztērēt IT naudu, absolūti nedomājot par to likumdošanas bāzi. Teiksim, ir tehnoloģijās, ir tāds ļoti labs lamu vārds, saucās GIGO angliski, jā, to var pierakstīt. Un tas GIGO nozīmē garbage in, garbage out. Ja tu datorizēsi bardaku, tu rezultātā dabūsi tikai lielāku bardaku, jā, datorizētu bardaku. Un tas ir tas, kas kopumā Latvijā sistemātiski 20 gadus notiek. Igauņi nav labāki programmētāji, mēs visi šausmīgi, Igaunijā, ja tur laime. Kopumā, ja tu runā par to IT sistēmu, ja, kā tādu, īstenībā lielākā viņas daļa ir, teiksim, tur robustākas un īstenībā prastākas pa mūsējām. Mums ir forši programmētāji, tas ir kopumā labi, ja. Bet tā Igaunijas atšķirība ir tāda, ka visa tā likumdošanas normatīvā bāze ir uzbūvēta domājot par to, ka tā būs datorprogramma, ka tā būs datubāze, kas noteiks to informācijas apmaiņu. Piemēram, teiksim, ja tu iesitīsi datubāzē, kas saucās likumi.lv, terminu pievieno izziņu, jeb pievienot izziņu. Tu dabūsi atkarībā no tiem locījumiem no 30 000 līdz 120 000 atbilžu. Tas nozīmē, ka tik daudz dažādos normatīvajos dokumentos stāv frāze pievieno izziņu, kas pēc būtības, ja, ir kaitniecība. Ja? Tas pievieno izziņu nāk no viduslaikiem, no papīru dokumentu jēdzieni. Mēs teikt, ka cilvēks šobrīd, jā, ka cilvēks ir pasniegs, ka tu dzanā. Viss valsts iestādes ir pasniegs viens otram, teiksim, tas cilvēks ir pasniegs, jo īstenībā nekur nekas nav jāpievieno. Tanī brīdī, kad tev ir datubāze, tā informācija stāv tanī datubāzē. Un tas, ko tev vajag izdarīt, tev vajag mācēt no viņas paņemt, ja tev ir jābūt tai pieejai. Savukārt, kamēr tajos normatīvajos aktos tas pievieno izziņa stāvēs, tad visi programmētāji programmēs vislabāko veidu, kā pievienot izziņu. Kādu, nezinu, vai izdrukāt vai neizdrukāt, iedot rokā un aiznest. Ja?